Čau! Man ir mazliet baud. Čau visiem, tas mēs Denija. Šodien mēs ar Alfu esam ieradušies sporta kompleksā 333, lai izmēģinātu visādas vasaras atrakcijas. Jūs domājat, kur ir Alfs? Lūk! Čau! Ko mēs šodien darīsim? Brauksim ar kārtīgiem un daudzīsimies pa ūdens atrakcijām. Esmu gatavotāji tagad. Tieši šo gaidīju. Elģiet, esmu gatavotājs. Kā ar pieredzi kartīgiem esam jau braukuši kādreiz? Es jā. Ja tur viss tas pats, labākā gāzes kreisā bremze, pedāļas lūgums kopā nespiest. Pirmā aplītni, kur nesteidzamies, skatāmies kādi trasi, izjūtam, kā kartīgs vadās. Ja galīgi nesanāk, ceļam roku un gaidam manu palīdzību. Atbraukšu palīdzēšu. Pašā no kartīga nekāpjam. Jā, jo kāds var uzbraukt virsū. Ķivers ņemsim. Es domāju, ka tas izskatījās diezgan dīvaini un smieklīgi, jo uzliekot to ķiveri, man vajag saspiedās un tad nebija smuka. Es esmu tagad vismaz priecīgs, ka nevar redzēt tā kā to micīti. Es braukšu ar lielo kartīgu, jo es esmu 20 centimetrus garāks par visiem šiem pārējiem cilvēkiem. Es neesmu nekad braukusi, man ir mazliet bail, jo es nezinu, kā ar viņu rīkoties, bet tad jau skatīsies. Es nezinu. No sākuma man bija bail, jo es nesapratu, kā varēs braukt. Apskatījos, tur bija sarkans un zaļš, un es sapratu, ka sarkans ir apstāties, bremze. Nu, bet ir loģiski, jā, ok. Un zaļais ir gāze. Es iesāku braukt, un no sākuma bija bail kādu aptīt, jo bija bail, ka es varēšu viņu kartīgā, bet beigās es aptinu, un viss bija labi. Protams, man jau patīk braukt. Es tomēr biju pats ātrākais. Labi. Kāds vidējais ātrums? Vidējais ātrums pietiekami liels, lai apsteigtu visus par pāris apļiem. Bija labi. Tā kā no sākuma bija bail, ka es nevarēšu pabraukt ātri, bet kad es sāku braukt, kā izbraucu. Bet bija forši, tiešām. Uz beigām palika visforšākie jau riepas iesilušas, un tad var tā normāli tāds driftis. Jā, driftos bija tik forši. Katreiz tur bija šī iebrauc, un tur vajag. Jā, es tā kā vienā pagriezienā iebraucu, viņš tajā Es iebraucu tajā zaļajās līnijās, jau redzot taisni. Es teiktu, ka es nobraucu diezgan ok. Es arī teiktu. Cik mēram ilgi ir bijis šis ūdensparks šeit? Mēs esam pavisam jauni, mēs atvērāmies 11. maijā. Ko jūs darīsiet ziemā ar tiem pūšļiem, kur jūs viņus liekat? Jūs viņus atstājat, lai viņi aplado vai... Visdrīzākais mums pats par sevi sezona ir no maija līdz septembra beigām. Tad pūslis noteikti ies pārziemot. Ziemā šīs te pūšļu atrakcijas nebūs pieejamas. No cik gadiem var te nākt un skraidīt un priecāties? No 6 gadu vecuma visi ir laipni gaidīti mūsu parkā. Vai šeit ir bijuši pensionāri skraidot pa turieni? Līdz šim vēl diemžēl nav bijuši, bet mēs gaidām, mēs ceram, ka būs. Vai ir kur paēst, kur gulēt, kur pārģērties, kur viss darīt? Pirms vai pēc pūšļu atrakcijām ir iespējams dzert foršas krāsainas atspridzinnošas kokteļus mūsu ūdensparka kafejnīcā. Mums piedāvājumi ir arī supi. Mums ir jauns kempings, 5 kempinga mājiņas, kur cilvēki vasarās noteikti var pārnakšņot. Mums ir volejbola laukuma piknika vietas, kur iespējams visu dienu pavadīt un grilēt un atpūsties. Paldies, Lies, ka uzņēmāt mūs. Bija noteikti ļoti forši pavadīt šeit laiku. Gaidiet mūs vēl? Noteikti gaidīsim. Paldies, kā apciemojāt, un tad, lai nākamreiz būtu jauns trases rekords. Safe.
Labi, tad tu būsi galvenais. Viņi ir vecāki. Tad tu esi Džeks. Jā. Mēs varam palīst apakšā, lai tiktu visu uz māliņus, kad tas portiņus ar malām. Uz pa lielam visu. Laižam visu. Šis nav drošs. Es klausos. Ar iespēju. Te ir putnas labi. Es jūtos labi. Pirmkārt varētu notikt Amigo Junior video, jo tas tā kā tagad notiek, bet ballīts te ir ļoti labi iet. Tā kā es esmu, teiksim tā jauki, teiksim, samērā tīzls, bet man šeit ir jautri. Man no sākuma bija ļoti bail lekt no augstumiem, bet tad, kad es nolecu ar Ralfa palīdzību, tad, kad es nolecu, skatījos, un viņi vispār nebija augsti, un tāpēc man īsti vairs nebija pēc tam bail. Viņi jautri, jā! Kā bija? Tas bija labi. Ļoti nogurdinoši, bet ļoti jautri, jo tā kā tas gan jau arī ir veselīgi, jo uz ūdens un viss tā kā tas ir tā kā ļoti, laikam, sportiski. Es esmu pašlaik augšā pēc aprēķins, vai man būs daudz vieglāk. Ja? Es iešu ap. Ralf, tā iet tikai Jānīkas. Tad izstāst, ka man jāiet pensijā. Es slidinājos lejā pa Tarzānu. Bija ļoti stingri jāturas pie rokturam un jāpielāk kājas, kad tu brauc lec lejā. Bet mums ar Ralfu īsti nesanāca to darīt, pēc, kad mums teica, ka tas ir refleks. To sanāca pievilkt kājas? Nē, kājas pievilkt. Nē. Tā kā es neiekrītu, tā kā vienkārši tā. Es gan. Viņi visi ir ļoti tādi viegli maziņi, un mani nolika kā to, kas leks uz tā, lai uzšaut viņas gaisā. Un, man jau, protams, tas bija forši redzēt, kā viņi vienkārši lido gaisā. Es nolicu lejā pa spilvenu, un bija tā doma, ka viss būs labi, vai ne? Spilvenis Ralfs leks, taču visi lec, visiem viss sanāca, es apsēžos. Un kas notiek, ir Ralfs lec, un es... Es ielecu, viņš uzšāja viņa gaisā, un viņa vienkārši šitā apgriežās uz galvas. Man šķiet, bija pa tūmu, man šķiet vidum. Viņa vienkārši apkrita tā kā sāniski. Nē, ne sāniski, vienkārši apgriezās backflipā. Mani uzšāva instruktors, un es tā kā gulēju šādi, un es sagriezos, un es sāniski iekritu. Tas bija bišķi sāpīgi, bet šā vai tā forši. Ļoti, ļoti forši pavadīt dienu. Paldies visiem par šī video skatīšanos, un šis ir pirmais video vasaras sezonā. Mēs jums šovasar varam apsolīt, ka mēs iesim mežā. Būs speciālās meiteņu izklaides. Un mēs prognozēsim Jāņu laiku apstākļus. Arī liels paldies, ka nosties šo video. Noteikti neaizmirsties pēc laika arī abonēt mūsu kanālu. Piesko mums visos sociālajos tīklos. Un piespied to mazo zvaniņu lejā, lai dabūtu notifications tad, kad mums ir jauns video. Tā! Šis tā kā īsti nestrādā ar vestes, tā kā uzspēlējāt.